Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu ko, draugi, nav bijis sen Viģiks. Tagad mums ir Ziemassvētku jau, tā kā Ziemassvētku beigušies. Un es izdomāju atkal kaut ko paķūnāt, bet šodien mums būs Viģiks. Šodien līmēsim shadowline. Aplīmēsim līstis ar stikliem. Tā kā parādīšu, kā izstās tagad. Un šito mēs taisīsim visu tūlīt shadowline. Parādīšu, kā tas darās, varbūt kādam arī tas viss noderēs. To var pats arī mājās izdarīt, tā kā neko, tūlīt laižam iekšā garažā. Pasaties, šādi mums izstās pašlaik. Un tad jau līmēsim, redzēsiet, kas to kā. Tā kā neko, tad tagad laidīšu iekšā garažā, parādīšu, ar ko sāksim. Kaut kā tā kā davai skatāmies. Esam iekšā garažā un ko varēsim sākt. Pastāstīšu, ar ko sākt, ar ko nesākt. Tā kā tā, reku man ir, ar ko mēs strādāsim. Reku mums ir līmlenta. Arī var nopirkt matētu. Un es līmēšu spīdīgi, lai ir, tā kā viss melns poguļi, viss lai ir. Tad mums ir vajadzīgs šķēris vienkārši. Labs nazīts ir vajadzīgs. Un arī rakeri vajadzīgi ir, ko pielīdzināt. Un, protams, lupatiņi. Un mums arī ir klīners ataukotājs, lai viss netīrums var noņemt. Un kaut kā tā. Tā kā vairāk nekas nav vajadzīgs, galvenais ir līmēt. Tā kā neko, tagad mēs ņemam ataukotāju un sāksim attīrīt visas šitās maliņas zem, lai viss līmlēns smuki pielīp mums klāt. Tā kā ņemam rokās klīneri, lupatu un sākam tīrīt. Sāksim tad ataukot vienkārši, sāksim ar šito līsti ar pirmo. Un vienkārši viņu noslaukam. Visi smuki, lai ir tīrs. Uz šitā lupata vienkārši šitā te iztīrītos aiz gumijām, kas ir viss, lai tīrs mums ir. Tad arī te varam apakšā paķert arī. Kaut kā tā. Visu mēs šito ataukojam. Un tad jau līmēsim. Tā kā labi, es tagad ataukošu visu. Un ko, nākamais solis mums būs, ņemsim rokās līmlentu un aplīmēsim vienkārši te, lai griežot ar nazi nesaskrāpētu. Vienkārši aplīmēsim, jo arī šī te lenta baigi pielīp pie paša kuzava klāt, tā kā uzlīmēsim šo lentu riņķī un tad jau tālākās darbības. Esam aplīmējuši tās maliņas, tā kā neko, tagad ķersimies klāt pie pašas līmēšanas un paprovēsim sākumā šito līsti, kā tur būs, kā tur nebūs. Tā kā. Sākumā mēs pieliksim klāt vienkārši. Atstājam pāri kādas 5 centimetrus, lai ir, tā kā, un šiten 5 centimetrus, un vienkārši nogriežam viņu, un tad jau līmēsim virsū. Tā reklums ir nogrieztais gabals jau, un vienkārši ņemam un līmēsim klāt. Līmēsim klāt viņu un tā, un vēl aizmirst pavisam pateikt.
Vēl galvenā lieta mums ir fēna. Bez fēnas mums nekas nenotiks, jo viņš būs jau silta. Ņemam līmlentu un līmējam virsū. Līmējam virsū mēs viņu. Ņemam bez viena gala un liekam virsū viņu. Tā ir kādu 5 cm pāri. Vienkārši ar roku šitās dēmēs uzliekam pašlaik. Vienkārši liekam virsū. Vienkārši līmējam virsū šādu te. Šitādu te. Tā, un tagad mēs vienkārši ņemam fēnu un pasiltam. Lai viņi ieiet visās spraugās iekšā. Lai viņi ieņem formu. Šo un vienkārši izējam visas vietas. Pašlaik izstās var redzēt tā. Un tagad vienkārši ņemsim nazīti un griezīsim. Kad nazīti izliekam kādu vienu, lai pa daudz neiegriezt, un tad mēģinam griezt šitā teviņu tā kā. Un tā, lai te bišķi arī pāri paliek, ka te ir kur dalās. Vienkārši griežam vairāk viņu nost, lai viņi piekausētu klāt. Griežam šeit nost, un apakšā mēs griežam šādi te nost. Maliņi mums ir gatavi. Kaut kā tā vat izskatās. Cik te var saprast, kaut kā tā vat izskatās. Tā, un re, kur jau mums ir, es uzlīmēju otru jau virsū. Tieši tāpatās. Ar fēniņu mēs piekausējam, un tad vienkārši griežam viņu nost, un pēc tam, kad nogriež, piekausēsim klāt. Šādā te veidā. Un tāpat arī šeit mēs ņemam un griežam, un pēc tam viņu piekausēsim vienkārši. Tā kā tūlīt parādīšu to, kas mums ir sanācis. Šitas mums jau arī ir salīmēts, skatieties, kā viss čotno. Cik var redzēt, te gaismā te visas maliņas smuki. Visi stūrīši. Tagad neko, tagad ņemsim, parādīšu kā šito lielo līsti, jo ar to lielo līsti būs bišķi grūtāk. Jo kaut kur, es domāju, šeit būs jātais pārēja. Jo to plēvu reāli es nevaru viņu izlocīt šitā te. Jo reāli, ja grib, tad vajag lielu gabalu. Nu, un tad līmēt iekšā viņu visu tā pāri. Bet mēs darīsim ar to, kas mums ir. Ja mums tikai ir šāds te platums, kā 5 cm. Tā kā neko tagad mēģināsim iet no tā gala. Šitā te iesim. Un tad jau tālāk skatīsies. Un te arī vajadzēs laikam varbūt to gumiju paraut nost, bet skatīšos kā uz vietas, kā te būs viss. Tā kā līmēsim tūlīt šo.
esam jau pielīmēju jau te visu tā kā klāt, visu nogriezu. Skatieties, smuki te pie gumīņām. Šeit visu smuki atgriezu, vēl tagad jāpiekausē, beigās ir visi jāpiekausē. Te arī visu vēl tā maliņa jāpiekausē. Un tad šitā būs tā pārējais, tā domāju, ka te varēs viņu to izlocīt, jo savādāk es neko te izdarīt nevarēšu. Kaut kā tā. Tā kā jā, es te kausēju klāt. Tā jau parādīšu, kā mums iztīsies, sajies kopā tas savienojums. Šito aizmuguri īsti viegli negāja man. Jo man sanāca, cik es te varēšu kamerā parādīt, es uztaisīju 2 šūves. Ir viena šūve, otra, bet, ja skatās šādi, tad baigi redzēt nevar, bet visi te smuka līdz maliņām nogriezt, visi pa čotno. Kaut kā tā vat izskatās, tā kā, jā, šitas stūris viegli nebija, bet kopsumā izstās ok. Tā mums izstās tagad viss šadavlainā. Tā kā izdzīšu ārā, parādīšu, kā izstās ārā. No ko, draugi, reku izstās dienas gaismā mums šādi sadalvājums. Viss pa čotno. Reku tās 2 šuvītes ir, bet, diemžēl tur neko nevar izdarīt. Šādi te viņš mums izskatās visu. Reku pastamies no otras puses ar šo. Šadolājums. Tā kā varbūt, draugi, ierakstiet komentārā, kurš jums labāk patīk ar chromu vai šitāds te melns. Tā kā kaut kā tā kā nekas grūs mums īsti nav. To pats var visu izdarīt mājās ir ko pačakarēties, bet arī visu var izdarīt. Tā kā jā, tā kā varbūt, ja patika vidīgs, uzliekam laikus, abonējiet kanālu. Un parādīšu jums vēl vienu lietu. Būs arī vēlāk kāds vidīgs, pasieties kādu disku nokrāsoju. Šādus tevat. Atcerieties, R18 to sudot tas bija. Tā kā tur būs vēlāk vidīgs par mašīnas tuningu. Būs arī priekšā arī Lexingala splitteris aizmugurē. Tā kā visas ir kaut kādā vidīgā tas būs par šo E81. Tā kā neko, spiežam laikus, abonējiet kanālu un tiekamies citos vidīgos. Davai, čau! Un es arī bliešu tūlīt līmēt otru pusi. Davai!